Laime. Šodien atklāsim, kas ir laime. Varbūt atklāsim, varbūt neatklāsim. Roberts, Sintija un Armīts. Šodien sarunāsimies par laimi. Kas ir laime? Kāda ir, vai viņa ir formula? Kā viņu iegūt? Vai cilvēki ir laimīgi? Ja būtu grāmata 7 soļi līdz laimei, tas būtu bestsellers. Varbūt jau ir tāds, gan nezinu. Iespējams, vai ne? Un tad cilvēki vienkārši pirktu un sekot tiem soļiem, bet vai tas nozīmē, ka viņi kļūtu laimīgāki? Kas zina, varbūt. Mēģināsim saprast, kas tas ir. Kā sprīdītis ņēma lāpstu un devās kaut kur. Pēc laimes. Pēc laimes, jā. Mums ir laimes māte, starp citu, mūsu latviešu mitoloģijā, jā. Tā kā meklēsim. Kā jums šķiet? Kas ir laime? Tā, pirmais, kas ir laime? Laime. Vispār ar šo terminu varētu teikt, es sāku saskarties tad, kad es sāku studēt, kad es devos projām no Gulbenes. Tad tu kļuvi laimīgs. Tad es kļuvu laimīgs. Nē, es sāku... no mājām prom. Yes. Es sāku vairāk iet pašizaugsmē. Es sāku klausīties dažādas lekcijas. Un viena no pirmajām bija Anša Jurģa Stabinga lekciju kurs. Man šķiet, tas bija Laime ir prasme. Un man liekas, ka laime ir prasme, jo domāt, principā, cik tu apzināti skaties uz to, kas tev ir, nevis uz to, kā tev nav. Principā tas ir perspektīvas jautājums. Kā arī diezgan nesen es sāku pastiprināt klausīties vienu britu komiķi, Jimmy Carr, kuram arī tika uzdots vienā podkāstā jautājums par to, kas ir laime. Un viņš ļoti vienkārši atbildēja, laime ir tava šī brīža situācija mīnus ekspektācijas. Principā, tas ir perspektīvas jautājums. Tu vari būt laimīgs tāds, kāds tu esi, neuzliekot sev, nesalīdzinot sevi vai savu situāciju ar citiem, un priecāties par to, kas tev ir, un būt pateicīgam un vienkārši novērtēt. Jā, Roberts, ļoti dziļi aizgāja. Dziļi uzreiz, jā. Bet, kad tu jautāji, kas nāk pirmais, tad man ir, noteikti jūs visi esat dzirdējuši, pēdis cilvēks, laimīgs cilvēks. Man tas bija pirmais. Uzreiz, kas tad ir laime? Tā nevar laikam pateikt uzreiz, bet ja man sakās sitienu, tad pēdis cilvēks ir laimīgs cilvēks. Un tas, man liekas, arī par jebkuru citu situāciju. Ja tev apmierina šī situācija, tad jau viss ir labi, tad noteikti tas ir laimīgs. Tieši tā, jā. Jā, un arī, protams, mūsdienās svarīgi nauda, svarīgi veselība, svarīgi bērnu veselība un arī labklājība un panākumi un status varbūt, jā. Varbūt bišķi vēlāk arī padziļinātāk mēģināsim tiešām to formulu kaut kādu uzzīmēt vai uzrakstīt, jā, bet jā, tas ir nesaraujami vai tomēr tas ir kaut kas savādāk, vai nabags cilvēks var būt laimīgs, nabags tādā ziņā, ka viņam nav finansiālo līdzekļu, kā jums liekas? Noteikti kaut kādā līmenī viņš var būt laimīgs. Vai ja viņam veselības nav, vienalga. Ja tev kaut kas trūkst, tad diez vai tu būsi līdz galam laimīgs. Tomēr, jā. Es pēc sevis spriežot tā domāju, ka es diez vai būtu laimīga, ja man kaut kādā jomā kaut kas neiet, nesanāk, es jūtos slikti. Tā man liekas, jā. Tas ir man. Varbūt tas ir par pieņemšanu tieši. Varbūt, jā. Jo ir tāds, es tā baidos nepareizi pateikt viņa vārdu, Vučevičs, vai kā viņam, tāds džeks, kuram nav Niks roku Vujčič, un kāju, jā, un viņš tur braukā pa pasauli un izskatās laimīgs, vai ne, viņam esot ģimene un bērni, laikam, tik sīki nezinu, bet
vai ne? Jā, viņš Viņam ir sevi nav. pieņēmis, Viņš ir sevi viņam pieņēmis. viss notiek, un Viņš viņš ir ir laimīgs. laimīgs, jā. Laikam jau. Bet, ja tu jau tā, tā kā man, tad es atbildu jā tā. Ja man kaut kas trūkst, tad es īsti neesmu līdz galam laimīgs. Un, iespējams, arī tam minētajam personāžam arī, ja viņam kaut kas varbūt neiet kaut kurā brīdī, viņš arī varbūt nav īsti laimīgs. Jā, vai var būt laimīgs vispār 24/7? Vai tomēr kaut kādi brīži ir hop? Tas ir... Nu, tad atkal jāatgriežas pie tā, kas ir laime. Jā, jo kā uz to skatās, būt laimīgam, tad, kad man būs tas un tas, tad es būšu laimīgs. Tad, kad man ir tas un tas, vai es jūtos laimīgs. Un tad atkal, vai laime ir tāda emocija vai sajūta, kas ir, ko es sajūtu šajā brīdī, teiksim, būt laimīgam vai būt nelaimīgam. Tas ir, ja mēs skatāmies, ka miers ir nulles punkts, un laime ir augstākais punkts. Un mēs visu laiku nonākam, lai arī mēs cik ļoti izjūtam pozitīvas emocijas, mēs atpakaļ ejam pie negatīvā līdz nonulējamies. Un sanāk, ja mēs dzīvojam visu laiku laimes stāvoklī, tad tas ir mūsu jaunais nulles stāvoklis. Līdz ar to mums vajag kaut ko vairāk, mums vajag kaut ko spēcīgāku. Līdz ar to es domāju, ka tad ir atkal jādefinē, kas ir laime, vai laime varbūt ir vienkārši miers. Varbūt laime ir tā kā tas nulles punkts iespējams. Nu, ok, sākam vienkārši pēc kārtas tad. Ja tu esi slims vai kaut kas kaiš fiziski, tu vari būt laimīgs. Vai pastāv tāda iespēja, teiksim? Es domāju, ka jā. Nu, būtībā būt laimīgs. Tas jau nemaina, tas, ka tu, piemēram, saslimis vai tas, ka tev kaut kas ir noticis, tas nemaina tavu dzīvi, principā. Un varbūt tas var pamainīt tajā situācijā tavu uztveri, bet tu jebkurā gadījumā esi tu, un tu vienalga dzīvo savu dzīvi, un tu vienalga pieņem savus lēmumus, un tu vienalga izvēlies, kas tev rūp un kas tev ir svarīgs dzīvē, un no tā tavas vērtības nemainās. Tāpēc es domāju, ka būt laimīgam ir vairāk tāds, jā, es teiktu, ka tā nav tik ļoti sajūta, kā skatījums uz dzīvi. Nu, sievietes skatījums uz dzīvi, ja nav, piemēram, ģimenes, nav naudas, vai sieviete var būt laimīga? Nu, man liekas, ka nē, jo sieviete ir svarīga ģimene. Ir svarīgi dot savu enerģiju saviem tuvajiem, teiksim tā. Jo es arī tagad klasējos Robertā. Jā, ja tas ir vienkārši, tā kā, ja runā par veselību, tur, iesnas. Vai es kļūšu nelaimīga, diez vai, es taču pārēc. Iesnas kaut kāds vēzis. Bet, jā, ja iet par smagāku slimību, tas nozīmē, tev ir jāstrādā, tā ir cīņa, tiek nevis apgrūtināti, bet tiek iesaistīti noteikti ģimenes locekļi, un tas ir emocionāli grūti un smagi. Tad diez vai kāds ir, man ir vēcis, cik esmu laimīgs, jā, diez vai tad būs laimīgs cilvēks. Tā ir, cīņa, tāda strādāšana, darbs, pieņemšana un, tāda, emocionāli tas noteikti nav pozitīvi. Jā, es piekrītu, par to, tāpēc, ka, vienmēr būs, tās augšas un lejas, un ir situācijas, kad liekas, kas ir pilnīgā bedrē, un bet stāst vairāk. Bedrē esot laimīgs īsti nejūties, vai ne? Droši, ka nē. Bet laikam tur tas stāsts vairāk ir par pieņemšanu, ka tu esi tādā situācijā un tu iespējams neko nevari mainīt. Un tu vienalga vari savu dzīvi turpināt dzīvot vai esot tādā upura lomā, vai arī mēģināt dzīvot to dzīvi pēc tām iespējām, kādas tev ir.
Jo tajā brīdī, kad tu vairs neko nevari ietekmēt, tu vari mēģināt vienkārši darīt labāko, kas tev ir. Jā. Vai vīrietis vispār spēj būt laimīgs, ja nav nopļāvis zāli pie mājas? Tāds neliels humors. Kā kurš noteikti? Katram savs, tāpatās kā vienam, teiksim, ir svarīga ģimene, vienam ir svarīgs bizness, un viens, kuram nav biznesa, un viņš skatās uz citu, kuram ir bizness, viņš noteikti ir laimīgs. Un tad tas, kuram ir tas bizness, viņam varbūt nav ģimenes. Un tas, kuram nav tā biznesa, ir ģimene. Un viņš par to otru domā, šitais noteikti ir laimīgs. Tur bija prikals tur par sociālajiem tīkliem par šo visu, kad viens par otru kaut ko domā, bet īstenībā īsti. Beigās neviens nav laimīgs. Jā, laimīgs. Visi domā, ka viņš ir laimīgs. Jā. Tāpēc tas ir ļoti subjektīva lieta, un tāpēc nevarētu, es teiktu, ka objektīvi pateikt, kas ir laime. Jo tā ir katram sava lieta. Labi, noskaidrosim tā. Pirmais, es tikai aizskrēju pēc piltas pauzes, uztaisām pauzi, un pirmais vārds, ko es pierakstīšu, būs pieņemšana. Okay? Okay. Kamēr es gāju pēc piltas pauzes, mums radās ideja uzprasīt mūsdienu populārai, kā viņu nosaukt, ChatGPT mākslīgam intelektam. Jā, ko viņš saka, kas ir laime? Tātad, Robert. Jā, es tad uzdevu jautājumu, kas ir laime, uz ko man atbildēja. Skaists jautājums. Laime ir viens no tiem jēdzieniem, ko nevar pilnībā izmērīt vai definēt. Tā drīzāk ir iekšēja sajūta, nevis ārēja sajūta. Mēs cerējām, ka varēs. Labi. Var teikt, ka laime ir saskaņa starp to, ko jūti, ko domā un ko dari. Kad tu dzīvo savā ritmā, dari lietas, kas tev šķiet jēgpilnas un spēj būt klātesošs, tajā brīdī tu esi laimīgs. Dažiem laime ir miers un stabilitāte, citiem kustība, izaugsme un piedzīvojums. Kā teica Aristotelis, laime ir dzīves mērķis, dzīves pilnīgums, kas rodas, kad mēs īstenojam savu būtību. Bet psiholoģiski runājot, laime bieži ir nevis nemainīgs stāvoklis, bet mazu brīžu virkne, kad jūties patiesi dzīvs, piepildīts vai pateicīgs. Tīri labi. Jā, pat ļoti labi. Tev tur tāds labs intelekts uzkačās. Jā, viņš no manis mācās. Mazu brīžu virkne, šis man patika. Jā. Vai ne tāda sīkumi kaut kādi? Jā. Tā kā es arī iepriekš minēju, ka es nezinu, vai var būt visu laiku laimīgs. Vai tā ir... Vai vajag? Vai tas ir tāds pīķis arī emociju, vai tā ir tāda kopīga labsajūta pa dzīvi? Jā. Tad, ja jau iesākām par labsajūtu, tu kā masieris varu pastāstīt, kā vai cilvēki pirms un pēc, jā? Masāžas. Jā, viņi kļūst laimīgāk, vai viņi vienkārši es domāju, ka jā, jo es kļūstu. Tu kļūsti, jā. Es arī. Jo... Tu kā masieris vai tu kā... Gan. Kā klients. Gan. Kā masieris. Jā, gan kā masieris, gan kā klients, jo pirmkārt, no masiera skatu punkta es esmu ļoti pateicīgs par to, ka man ir šī iespēja palīdzēt cilvēkiem. Un tā ir lieta, tā ir mana prasme. Tas ir kaut kas, ko es protu, un tas vēl ir mans darbs. Un es vēl par to saņemu algu. Tā kā... Un aplaimo cilvēkus. Tieši tā. Aplaimo. Jā. Un tad atkal no klienta skatu punkta, masāža mazina saspringumu, nomierina, relaksē, uzlabo vielmaiņu. Tur tik daudz ir to labo lietu, kas īstenībā no masāžas ir. Tas ir kaut kas labs priekš sevis vienkārši. Ko mēs kā latvieši bieži
to veselību, to savu labsajūtu atstājam nedaudz novārtā. Bet tāliņš arī dod kaut kādu prieku. Protams, jā. Laimes sajūta, laimes hormoni. To mēs aizņemamies no rītdienas. Jā, tā ir laime, ko mēs aizņemamies no rītdienas. Tā kā avansā, jā. Jā, jo tas brīdis tajā vakarā ir daudz īsāks nekā tās nākošās dienas sajūtas. Bet te jau atkal var aiziet uz veikalu pēc nākamās laimes. Protams, un visu laiku dzīvot avansā. Jā, tad, kad kaut ko dzīvē grib mainīt, tad ir jāpagaida, kad tas kredīts būs nomaksāts. Tad atkal varu iet un darīt. Tad to varam noformēt kā, teiksim, sīkumi, ja? Kaut kādas nianses dzīves mazie mirkļi. Es neteiktu, ka masāža ir sīkums kaut kāds, jo man liekas, ka tas ir pat ļoti svarīgi. Un, piemēram, šobrīd es esmu māmiņa, mājās, un es bieži vien esmu nogurusi, un tad, kad es aizēju uz masāžu, tas man liekas ir liels notikums, un tas ir foršs notikums, un es tā kā gribu, lai mani ar kāds palutina, iepriecina, un tā ir tādā svarīga apmīļo un aplaimo. Tādā maziņš notikums. Tas, es teiktu, ir tāds diezgan liels un svarīgs. Un arī, kur mēs bijām lekcijā, kur stāstīja, kad cilvēki ir aizmirsuši, viņam liekas, ka tā masāža ir kaut kas tāds... Slimiem cilvēkiem tikai vajadzīgs. Tikai tiem, kam tur jau kaut kas jau tur sāp, tad jāiet. Bet īstenībā mums būtu jāiet, man liekas, bieži, regulāri un intensīvi, jo tas taču ir svarīgi, tā taču ir mūsu labsajūta. Tieši tā. Bet ne tikai masāža, jebkura sportiska aktivitāte, var arī pēc tiem hormoni izdalās, es tur nepateikšu, kuri tur tieši tie laimes hormoni, bet jūties pēc tam laimīgs. Vismaz to brīdi, kad tu esi tur gan sportoji, gan pēc tam. Ļoti labi. Jā. Bet tāliņu paņemt ir vieglāk. Tāliņu paņemt ir vieglāk, jā. Tur nav nekas jādara. Jā. Ir jādara, jāaiziet, jānopērk. Bet mūsdienās jau ir arī kurjeri. Tā jau, tur vispār vienkārši gaidi pie durvīm. Vai tu mums mazpilsētās piegādā? Mazpilsētās ne, bet mēs jau nerunājam tikai par mazpilsētu. Bet vēl jau var aiziet arī uz kādu spēļu zāli, un tur vēl dubulta laime, tur vēl arī paspēlēt. Tur var dubultot laimi. Tur var dubultot. Labi, pieliekam kaut kādu fizisko labsajūtu jo, piekritīsiet, ja ilgstoši tiešām, gadu jau 10 ir ļoti sliktā veselība, kaut kāda slimība vai kaut kas, ir grūti. Kaut kādā brīdī, tu vari cīnīties, būt vēl uz kaut kādām vecajām sajūtām droši vien, bet kaut kādā brīdī, tomēr cilvēks, man liekas, salūst, vai ne? Un ja nav tās veselības, nav tās labsajūtas, grūti būt ilgstoši laimīgam. Tieši tā, jo, ja mēs runājam par iekšējo pasauli un kaut kādu apzinātību un iespējams sajūtu vai emociju kontrolēšanu, tad mēs diezgan neko nevaram darīt, ja mums ķermenis ir konstantā stresā un savilkts un saspringts un mezglos. Tā kā tas ir, ķermenis ir pirmais, kas ir jāsāk savest kārtībā, lai mēs to iekšējo pasauli varētu arī savest kārtībā. Rakstu tā. Fiziska labsajūta, tā mēs viņam nosaucam. Parunāsim varbūt par pasauli, kā cilvēki katrs māk tai laimei skriet pakaļ. Par karjerām, par naudām, par vienalga ko. Kāpēc? Kāpēc viņi tā dara un vai tas ir jādara vai nav jādara? Karjera, teiksim. Obligāti laimei. Ļoti individuāli. Jā, es teiktu, ka noteikti, ja mēs par dzimumu lomām runājam, tad tas varētu teikt ir viens no vīrieša uzdevumiem. Sievietēm tas vairāk ir tāds, manuprāt, izvēles jautājums nekā nepieciešamība.
Bet katram ir sava izvēle, katrs dara, kā viņš grib, un ja viņu piepilda profesionālā dzīve, karjera, tad tas ir priekš viņa. Jā, man liekas, ka diezgan vienkārši tādā ziņā, ja uz to skatās, ko tev prasās, kas tev ir svarīgi, kādas ir tavas vērtības, un dzīvo pēc tām. Jā, Roberts ļoti labi ieskicēja par to dzimumu, kad sievietēm, tagad mūsdienās, mēs jau visi redzam, kas notiek, kad sievietes ir karjeristas, viņām vajag darbu, naudu, patstāvīgām būt. Viņas kļūst laimīgas, kā tev šķiet? Ir daļa sieviešu, kas kļūst laimīgākas. Viņām tā šķiet. Varbūt nevis šķiet, bet viņam tā ir. Un vai tas ir pareizi vai nepareizi, tas ir cits jautājums. Bet ja cilvēks jūt, ka viņam to vajag, tad viņam tas ir jādara. Kā viņš zina, ka viņam to vajag? Tur, piemēram, pēc sajūtām notiek kaut kādām. Viņš taču jūt, kā viņš jūtās. Jā, sajūtas, un kam gribās aliņu, arī ir sajūtas. Jā, ja viņš sajūtās laimīgāk izdzerot aliņu, tad jādzer aliņš. Ko tad var izdarīt? Tie sociāli tīkli, tas ir tāds arī kairinātājs. Tur ieraugot tās sievietes vai vīrieši, kas izskatās ļoti laimīgi, gan vienkārši individuāli kaut ko darot, gan ģimenēs, gan biznesos, vienalga, ieraugot. Un kā tas ietekmē? Tā ir divējādi. Tas var būt kā iemesls arī censties būt tā, lai gan tur varbūt tā ir tikai fasāde, kas zina. Gribēju tieši arī teikt, vai arī tas tomēr ir tāds kā kairinātais tam, kad redz, es neesmu tik labs un nekad nebūšu. Un tāda kā skaudība. Kā? Vai gan? Man liekas, sociālajie mediji nedaudz ir, protams, samaitājuši to laimes tēlu, kas ir dzīvot skaistu dzīvi. Un visiem gribās dzīvot skaistu dzīvi. Un, protams, ka tā ir fasāde, jo tas, kādi perfekti ir tie Instagram konti un posti un bildes un storija un viss pārējais, tas ir samērā nereāls ekspektācijas pret dzīvi. Un mēs jau neredzam, kas tiem cilvēkiem īstenībā ikdienā, kādas viņiem tās dzīves ir. Jo bildi var sataisīt skaistu, protams, tur nav nekāda problēma. Bet jā, tas vienkārši tādas, protams, no vienas puses tas ir forši, ka cilvēki it kā tiecās uz to, ka viņi grib būt tā kā, ka viņi grib tā kā citiem varbūt, ka, līdzināties varbūt, jā, ka varbūt tu redzi, ka jā, es šitā gribu. Un tas var būt tev motivators. Jā. Bet tajā pašā laikā, ko tie sociālai mēdī ar to perfekto visu ideālo dzīves stilu vai to dzīvi ir izdarījuši, ka tu saproti, ka dzīvot tā kā Instagramā dzīvo nevar. Un tas nekad nebūs tik skaisti tā kā to smuki bildītais var salikt galerijā. Jā. Jā, man liekas, ka ir jāsaprot mērenība un nevajag atmest, protams, roku saviem sapņiem un tam, kā es gribu dzīvot. Bet tad, kad mēs sākam salīdzināt, tad mēs sev šaujam kājā. Nē, tā salīdzināšu tieši tā. Es neesmu pietiekami labs, nekad nebūšu, vai arī tieši pretēji, tad aiziet tur pārmērības kaut kādas. Sievietes tur dara ar saviem ķermeņiem arī kaut kādas interesantas lietas, jā. Vīrieši tur arī kaut ko pārspīlē noteikti, un tad tas jau kļūst mākslīgi. Tā slava, tā kaut kādā skriešanā pakaļ kaut kam ārišķīgam, kas liekas, wow, cik krūtākas mašīnas, krūtākas mājas. Tā nav patiesā laime. Vai tur kaut kas tomēr ir? Tas varbūt tev šķiet, ka tā nav laime, bet citam tā ir laime. Mēs jau arī runājam, katram ir sava laime, katram ir sava laimes formula, katram ir savas situācijas un lietas. Un, tas, kas viņu dara laimīgu. Varbūt tev vajag mazu māju, citam vajag lielu māju, plašu. Tā kā tur
Tieši tā, jo nevar arī teikt, ka lietas ir sliktas vai Jā, ka nauda ir jā. slikta, ka liela bagātība monetāri ir slikta. Jā. Jo nauda ir enerģija. Ja tev ir daudz enerģijas, tev visticamāk arī būs daudz naudas. Un ja tevi tā manta dara laimīgu, tad es teiktu, ka forši. Kaut vai uz īsu brīdi. Jā. Nu, piemēram, Jā. tu nopērci tur, nezinu, jaunu dzīvokli vai uzcel māju vai nopērci jaunu mašīnu. Tev jau būs tā gandarījuma sajūta, jebkurā gadījumā. Un varbūt īslaicīgi, bet atliek visu laiku atcerēties un novērtēt to, ka jā, man tā manta palīdz, man tā manta ir funkcionāla, man viņa kalpo, nevis es tai, kura it kā man varbūt iedod statusu vai kaut ko tam līdzīgu, bet tā arī varbūt ir laimes lieta. Tā kā, jā. Tas tāds subjektīvi, Jā. to īsti nevar pateikt. Droši vien būtu laikam pareizi uzdot jautājumu tam cilvēkam pirms, un tad pēc gadiem tur 30, 40, vai pat 50, kad viņš tur jau varbūt, vai viņa taisās jau uz citu sauli, vai, tas bija to vērts, vai tu biji laimīgi, biji laimīgs, vai ne. Šobrīd, ja viss ir dzīvē labi, nauda pietiek, veselība ar daudz maz, viss laime, vai ne? Jā. Bet vienalga, ekspektācijas. Kaut kā man nav. Kaut kā man vēl varbūt nav. Un es liedzu sev būt laimīgs, tāpēc, ka man vēl nav, bet es dzīvoju savā laika līnijā. Un es redzu, ka manam kaimiņam varbūt ir, ka varbūt maniem draugiem ir, bet man vēl nav. Varbūt es līdz tam neesmu vienkārši nonācis, un varbūt man ir daudz kas, kā viņiem nav. Jā, bet runājot par to āršķirību un to sociālo vidi, kādā mēs dzīvojam, un to, ko mums visu laiku rāda pasaulē, tas tā ir interesanti. Katram jau ir sava laimīte, savas laimes tās, bet tā āršķirība, viss, ko mēs redzam, varbūt kādam tiešām vajag dzīties pēc tā, ko viņš tur redz tajā sociālajā vidē. Kādam atkal liekas, nē, šitas nav priekš manis, tā nav manā. Tas ir par vērtībām noteikti ir stāsts. Esmu arī jums sagatavojis jautājumus tādus dīvainus. Jā. Lūdzu. Uzdošu katram pa vienam, arī tev. Tā, vai laime var nokavēt? Vai laime var nokavēt? Jā. Es domāju, ka nē. Es domāju, ka nē. Ko laimedies par to domā? Jā. Es domāju, ka laime neko nedomā. Laime vienkārši ir. Var norunāt tikšanos, tikos ar viņu. Es domāju, ka jā. Es domāju, ka tikai jārunā. Tur un tur Jā. tiekamies. Jā. Alfā trijos. Veikalā. 12. decembrī trijos. Pie kases. Kāpēc nē? Es domāju, ka mierīgi var pasūtīt. Jā. Labi. Ja laime būtu dzīvnieks, vai tā rietu, spiektu, vai vienkārši snaustu saulē? Dievs! Ko tas dzīvnieks darītu, ja viņš būtu laime? Varbūt kaut ko citu viņš darītu. Varbūt neko nedarītu. Es domāju, ka tas būtu dzīvnieks, kas visu laiku ir kustībā. Bet kam baigi arī... Īstenībā laime varētu būt kaut kas līdzīgs kaķim, kas var gulēt visu dienu. Un Var arī negulēt. var arī medīt visu dienu. Galvenais, lai ir pabarots, samīļots. Okay. Kur laime dzīvo, kad mēs viņu nepamanām? Visur, man liekas. Viņa ir kāda adrese konkrēti? Adrese tad diez vai, bet varbūt arī. Bet es domāju, laimē ir visur. Tas pats stāsts par to alfu, pie kases. Varbūt ir kāda vieta, kur tā laime tomēr dzīvo. Jā. Es domāju, ka mums katram ir sava laimīte, kurā mums dzīvo gan iekšā, gan ārā. Jā. un viņa ir tāpat kā, es domāju, ka tāpat kā visums.
vienkārši visur, visu Visur, laiku jā. tikai jāsaskata. Jā, Jā. tieši gribēju teikt, jā. Jāspēj ieraudzīt. Jā. Vai laimēji vajag atpūtas dienas, brīvdienas? Nu, tāpēc jau tā ir laime, lai Ja strādā atlaimotu. 24/7 vai Man no nebija- 9 līdz 6? Nu, nav konkrēts laiks, viņa vienkārši ir tad, kad viņu, nu, tā kā, vajag, nē, nemācīšu pat pateikt. Viņa ir tā kā, viņa ir pieejama 24/7, Jā, bet viņai nav visu laiku jāstrādā. jā, ļoti precīzi, Robert. Robertam, kā lielākajam filozofētājam, tad tāds bišķi pat filozofisks jautājums būs. Vai suns apzinās, ka viņš ir laimīgs? Es domāju, ka suns ierauga savu saimnieku un viņš ir laimīgs. Jā, Jā, noteikti. Ar to vien pietiek. Jā. 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 Jebkurš, man liekas, dzīvnieks, kuram ir saimnieks, labs saimnieks, kurš rūpējas par viņu, es domāju, viņš ieraugot savu saimnieku, ir laimīgs. Vienīgi tiem, kas klejo kaut kur tie bez Varbūt viņi mājām. arī Bet laimīgi. arī, tie jā, laimīgi. varbūt kāds pabaro, viņš ir laimīgs. Jā. Varbūt tieši dzīvnieki ir tie, kuri nespēja izjust nelaimi. Jā, un Tā kā viņi noteikti ir tie, kas sagādā laimi citiem. Jā, tieši tā. Mācāmies no dzīvniekiem. Tieši tā. Kam šito jautājumu uzdot? Labi, tā, Sintija, ja tu varētu izdzert laimes tableti, bet tā padarītu tevi nedaudz stulbāku, vai tu to darītu? Jā! Nu, nē, es domāju, ka katrs jau var, katrs jau māca atrast savu laimi, kāpēc vajag tableti. Un es domāju, ka ir tādas tabletes, kas padara kādu brīdi laimīgu. Noteikti. Tev, sajūta tev iekšēji varbūt Jā. ir laime. Un jā. tad nav- tu esi tāds nedaudz. ārēji tu varbūt Tas nav ibumetīns noteikti. Kaut gan, ja sāp galva, ibumetīns var kļūt par laimes tableti. Nu, par to var padiskutēt. Jā, nu redz atkal, tad jau mēs aizējām uz citu galējību, jā, kad mēs domājam, ka tabletes mūs ārstē, jā, un mēs kļūstam laimīgi, nu, bet tā jau nav. Problēma ir, kur tad ir tas pirms Tāpat kā sākums? aliņš jau. Nu, jā, tieši tā. Noņemam simptomu. Jā. Nerisinām Un problēmu. paliku nedaudz laimīgāks. Jā, to vakaru. Tad jau laikam ir tā tablete laime. Bet, nu, glupāks paliec. Jā. Jā, bet vai tu gribētu? Nē. Ok. Vai laimīgs cilvēks var būt kaitinošs? Noteikti. Jā. Jā. Man liekas, ka tie viskaitinošākie. ir viskaitinošākie. Jā. Viņam viss ir labi. Jā. Un tad blakus sēž tas, kuram nav labi. Viņam besī, ka tam Jā. ir labi. Jā, varbūt tas cilvēks pats par sevi nav kaitinošs, bet ja Jā. tu nebūsi laimīgs, tad viņš tev noteikti liksies kaitinošs. Jā. Tā kā izdomājieties, ja jums kāds kaitina, viņš varētu būt laimīgs. Ja katru reizi, kad tu būtu laimīgs, atskanētu skaņa, kāda tā būtu? Skaņa. Tāda pozitīva, nu, nevis tāda dzina, tāda dzēlīga, nē, bet tāda maiga, mierīga, kaut kāda tāda, nu, tāda, kas patīk tavam ķermenim, nu, tā kā, kas ir baudāms tev, tā varētu būt tāda skaņa, kas ir baudāma, jā, tavām ausīm. Es nezinu, kāpēc es iedomājos to. Din, din, din. Nākamā pietura. Starp citu, jā, tāda neko skaņa. Jā. Tad nav uzbāzīga, Jā, jo tā pareizi? nākamā pietura tev var būt pilnīgi jebkas. Dot tev kaut kādu jau Un nākamā tuvojies laimes savam pietura. mērķim. Jā. Tun, vēl viena pietura tuvāk, vēl viena tuvāk. Robert, Tā kā tev nākošais tāds, solis. tas, kas tur nāk ārā, es ceru, kurš tev to visu dabu. Nākamais jautājums. Vai var būt nelaimīgs cilvēks, kurš ēd siltas pankūkas svētdienas rītā? Jā. Absolūti. Ir Viņš var ēst, dzert, ko viņš grib. Jā, Ja viņš viņš ir būs nelaimīgs. nelaimīgs, nekas viņu tajā brīdī, ja viņš it īpaši gribēs justies nelaimīgs, tu viņam vari barot, ko tu gribi. Nu, varbūt laimes tableti. Varbūt, ja tev ir, tad dod viņam. Vai laime ir, kad beidzot viss ir labi, vai kad beidzot vairs nav vienalga? Tāds filozofisks jautājums.
Kad beidzot viss ir labi, vai kad beidzot vairs nav vienalga? Tad, kad varbūt tev ir drusciņi vienalga, kad tev varbūt tevi neietekmē tik ļoti kaut kādi ārēji faktori, kad tev kāds kaut ko pasaka vai izdara, un tu neļauj tam pārvaldīt pār tavām sajūtām, un tad, kad tev bišķiņi ir vienalga, ko tas cilvēks domā vai saka, tas vairāk uz tādu ārēju. Un tad es domāju, ka tu vari sēdēt tajā savā laimē, un tev ir bišķiņi vienalga, ko citi par tevi domā. Bet tā, nedaudz. Jā, pēdējo, vai tas tāds vairāk jautājums par Eiropas cilvēkiem Latvijā, varbūt tas nav tik izteikti, bet tomēr. Vai cilvēks, kurš vienmēr smaida, patiešām ir laimīgs, vai viņš vienkārši ir slikts aktieris vai labs aktieris? Nevienmēr cilvēks, kurš smaida, ir laimīgs. Jā, mēs maskas mākam uzlikt un noņemt reizēm. Ir cilvēki, kuri ir visam, kam gājuši cauri, viņi šitā var pilnīgi uzlikt jaunu seju. Un īstenībā tur apakšā filma Jokers arī. Pilnīgi, var tev būt pilnīgi absolūta depresija. Un uzliec masku un smejies. Jā. Varbūt pat tu kādam citam liksi smieties arī, bet nevienmēr tas nozīmē, ka tas cilvēks pats ir diži laimīgs vai priecīgs. Pieminēju to filmu, un es burtiski viņu atceros, pēdējo viņu vairāk, kas tur ir bijušas, ja nemaldos. Arī Batmana sakarā, un bija arī atsevišķi par viņu filmu, tā Jokeru, un viņa bija tiešām tādā depresīva, var teikt, filma. Man personīgi likās ļoti smaga tāda. Bet viņai bija ļoti labs vērtējums, atsauksmes, un cilvēki viņiem ļoti patika, kas man lika aizdomāties. Kāpēc? Jo viņa bija smaga. Grūti bija pat skatīties. Es viņu otrais toču neskatītos vairāk. Bet atsauksmes ļoti labas cilvēkiem patīk. Kāpēc? Tas varbūt liecina par vispārējo tādu depresīvo stāvokli. Kaut kādi spoguļi tur tajā filmā ir noteikti, jā. Tad, kad tu lasīji to čatā atbildi, es ātrumā, man atnāca 2 vārdi: jūti, dari. Jūti, dari. Tad jušana un darīšana. Laimes atslēga? Kā tas ir saistīts ar laimi? Tā varētu būt kaut kāda tāda savas laimes atslēgas formuliņa. Es jūtu un es daru. Ja man tas patīk, es eju, es daru. Tātad ir jādara dzīvē kaut kas tāds, kas tev patīk. Kā tu iepriekš minēji par masāžām, tev tas patīk un tu jūties laimīgs to darot. Jā. Mums patīk runāt podkastā. Mēs būsim laimīgi pēc šī. Kaut kāda labsajūta jau mums noteikti būs. Vai mēs būsim pārlaimīgi? Diez vai. Bet vai mēs jutīsimies slikti? Domājams, ka nē. Daram to, kas mums patīk, un tas būs jau tuvāk laimē. Jā. To es varu arī pierakstīt. Jo darīt un just tie ir pretpoli. Var darīt vienkārši darīšanas pēc. Diez vai tas tevi radīs darīs laimīgi. Jā. Un tikai just un domāt par to, kā es gribu, arī nestrādā. Jo kaut kas ir jādara. Un tad, kad tas ir tādā perfektā harmonijā, tad, kad es gan jūtu sevi, ko es gribu, kā es gribu, un tad, kad es attiecīgi rīkojos, neju tajā virzienā, kurā es gribu iet, tad kādi citi varianti, kā iet un darīt. Kā iet un darīt un būt laimīgam. Bet vajag arī spērt tos pirmos soļus. Ir jau kas nezina, ko viņš grib darīt pa dzīvi. Un kur viņam atrast, kā viņam atrast to savu sapņu nodarbošanos, par kuru vēl arī maksāt varbūt. Jāmeklē maziem solīšiem. Ja mēs nejūtam, ja mēs nezinām, ko mēs gribam, tad ir primāri jāsāk strādāt ar ķermeni. Ir jāsāk kustēties un kustināt tā sava enerģija, jo tas ir saspringums. Mēs esam saslēguši, nobloķējuši savu jušanu un sajūtu. Un tad, kad mums tas ķermenis nedaudz varās vaļā, tad arī mums tās sajūtas aiziet. Un tad mēs esam sakārtojuši savu ķermeni,
tad mēs sākam just, un tad mūsu ķermenis arī ir gatavs iet tālāk un rīkoties un darīt. Šis ir ļoti forši, jā. Tad, jā, jūtaties nelaimīgi, pirmkārt sākam kustēties, kustinam ķermeņus, vienalga kā, kaut vai dejojam mājās, jā. Tīram māju, Jā. ļoti labi. Jā. Nu, vienkārši kustība, jā. Izēj ārā, pastaigāties arī. Jā, nu, jebko. Aizēj pāelpo. Tā ir kaut kāda ķermeniska lieta, kas tev ir jāizdara. Nu, tad kā mēs varam savilkt? Mēs esam tikuši pie gala rezultātā H plus O plus 2O. Kas ir laime? Tad pieņemšana, pieņemam sevi, pieņemam pasauli, ko mēs pieņemam. Visu pieņemam. Visu, jā. Pieņemam savu situāciju. Jā, pieņem, jā. Jā. Tāda, kāda tā ir. Jā. Ja kādam nav rokas vai kājas, neko. Ja tagad psihos vai būs nelaimīgs, tas nepalīdzēs. Tas nepalīdzēs, jākļūt Ir laimīgākam. jāpieņem. Vai nav naudas, diemžēl. Nu, dari kaut ko, lai viņa būtu. Nu, ej, dari nevis, man nav naudas. Un gaidi kaut ko. Bet tagad uzreiz pēkšņi man tāds atnāca Āfrikā. Cilvēkiem daudzās valstīs klājās grūti. Kā tur pieņemt to situāciju, kur tur ir absolūti viss? Tur nav naudas, nav veselības, nav pat dzerama ūdens. Tā ir, reizēm liekas, ka tāda bez mazliet kā sots, nezinu, piedzimt Āfrikā. Nu, redz, jā. Tas atkal no tā, kā tu to uztver, ir atkarīgs, jo ir cilvēki, kas citādāku dzīvi nezina, un viņiem tas liekas normāli. Jā. Un viņi varbūt ir, es nedomāju, ka viņi ir mazāk laimīgi īstenībā kā mēs šeit, jo mums šeit ir visas durvis vaļā, un mums ir visiem depresija. Jā. Un, Kā tas strādā pareizi? jā, mums ir ūdeņi, mums ir naudas, un mums ir viss, kā viņiem varbūt nav. Un viņi vienalga ir laimīgi. Jā, un kā mēs šo varētu noformulēt? Kas tas ir? Tas ir vērtību skala kaut kādā? Kāpēc? Kā pieņemt, lūk, ar to pašu pieņemšanu, jā. Cilvēki dzīvojot nabadzīgās valstīs spēja pieņemt tos apstākļus un būt laimīgi, ka viņiem vienkārši pēkšņi ūdens parādās vai ir ko ēst. Mums tas jau liekas pašsaprotam, mums vajag vismaz 1500–2000 algu, mums vajag labu mašīnu, tikai tad mēs jutīsimies laimīgi. Kas tas ir? Tas ir vērtības vai tas ir... Jā, es domāju, tās ir vērtības un tas, ka, piemēram, ka cilvēki ir savā vidē, viņiem ir noteiktas normas, kas ir pieņemts un kā vienkārši dzīve ir. Un tad, kad mēs paskatāmies, kā ir kaut kur citur, ka mēs saprotam, ka varbūt mums ir tas, kā citur pat iedomāties nevar. Un savukārt varbūt viņiem ir kaut kāda kopienas sajūta, kas viņiem ir viens otru atbalsts. Un kā man liekas, ka mums šobrīd sabiedrībā trūkst. Jā. Mēs esam ļoti sadalīti. Jā. Mums ir katram savs viedoklis un vairs nav diskusijas, ir jau kari, tā kā strīdi. Netiek ņemts vērā otra viedoklis vai dzīves uzskati. Jā. Ir vienkārši es pret tevi. Ja mums kaut kas nesakrīt ar tevi, tad visu tu neesi mūsu nebūs teritorija. Nebūs kompromisu, jā. Un to arī ļoti labi var īstenībā redzēt internetu vidē, kas notiek, tu kaut ko vienkārši uzraksti, un tad tu jau gaidi, tur jau tāda sajūta, ka tur sēž tā. Ierakstīja, tūlīt es atbildēšu. Troļi. Un ne jau jauki un forši, bet tā jāiedzer. Tas ir, tad kā karošana savā starpā. Un kam to vajag? Tāpēc, ka mums nesakrīt viedoklis. Savas taisnības pierādīšana, principā. Jā. Jā. Tas ir cits stāsts, protams, bišķiņi, bet... Bet citu tas dara laimīgāko, iedzelt citam. Viņš gaida, Jā, tas ir citu dara laimīgu, kādu nogalināt varbūt. Jā. Ja viņam pāri ir izdarījis kāds... Slīmi varbūt cilvēki. Bet, jebkurā gadījumā
citam ir vieglāk savu laimi atrast cita nelaimē. Jā, nevis pašam kaut ko darīt lietas labā. Jo man ir vieglāk citu kritizēt vai pazemināt, lai es pats justos labāk. Lai es nevis sevi ceļu augšā, bet citus nolieku. Jā, un tad es jūtos varens. Jā. Laimes formula kādam, kuram viss ir slikti, un kā sevi padarīt laimīgu, iet, apriet kaut kur citu. Jā, tas ir visvienkāršāk. Padarot citu zemāku, sevi augstāku, un es kļūstu laimīgāks automātiski. Jā. Bet šī nav pareizā laimes formula. Tas noteikti ir tāds tieši pretēji. Tas vienkārši, ko mēs redzam, kas notiek apkārt. Un es domāju, ja neesam mēs trīs, kas to redz. Un tas arī ir tā pieņemšana. Ja tu nespēji pieņemt to, ka kādam iet labāk kā tev. Jā. Vai arī to viedokli, nav mums jāiet, ja mums atšķirās tas viedoklis, mums nav jākaro par to. Mēs varam pieņemt vienkārši un izvērtēt, man tas der vai nedara. Ja nedara, es taču neiešu tevi ar akmenim, tāpēc, ka man nesakrīt ar tevi viedoklis. Bet mēs varam komunicēt savādāk nedaudz. Nepiekrīt, un katram var būt sava taisnība. Bet šis tiešām ir diezgan aktuāli, sevišķi dažādās ideoloģijās, nav svarīgi kādās politiskās, reliģiskās, pat savstarpējās ģimenēs, tiešām ir vieni par vienu pusi, otri par otru, viņi kļūst par par ienaidniekiem, un liekas, kā tas ir iespējams. Tas, man liekas, labs piemērs ir liberālisms pret pēkšņi aizmirsu pret kaut kādu citu konservatīviem, jā. Tur vairs nav viedokļa atšķirības, tur ir vienkārši konkrēts naids. Un tur nav nekādu kompromisu. Tās divas puses nespēja vairs sadarboties. Un abas ir nelaimīgas. Jā, mēs jau redzam arī politiskā situācijā, kur pa pasauli kāda tik nav. Mēs par šo vēl varētu runāt arī citā, man liekas, podkāstā varētu runāt. Bet pieņemsim, ja viena puse pieņem otru pusi un otra pirmo, tad konfliktam nav jēgas. Tieši tā. Jā. Bet kādam tas nav izdevīgi. Jā. Ja abas puses ir laimīgas. Nav izdevīgi. Tad aptiekās neviens nepērk zāles. Jā. Spēļu zālē neiet laimi dublēt. Tā pieņemšana ļoti redz zem viena vārda, daudz ko mēs varam izritināt ārā. Tas nākošais podcasts. Jā. Tad fiziskā labsajūta vēlreiz. Ja nejūtamies fiziski labi, arī būs grūti būt laimīgam. Ja gribam būt laimīgi, kustamies, daram, vienalga ko, un daram to, kas patīk. Jā, noteikti. Un tas arī papildina tātad to. Ja mēs mostamies vai nemostamies, man bija tāds savulaik, es pusauģu gados un jaunības gados daudz rakstīju kaut kādus stāstiņus un teicienus, tādus domāju, tādus spārnotus, un manas viens spārnotus teiciens bija bišķi varbūt nepieklājīgs, bet nekas tāds. Man bija teiciens, laimīgs cilvēks ir tad, kad viņš aizmieg ar smaidu un pamostās ar skaļu pirdienu. Un tas, tu aizmiec ar smaidu, tātad tu esi kaut ko izdarījis labu tajā dienā. Tev nekas slikts negadījās, tu jūties silts, drošs, paēdis, un no rīta, tāpēc, ka tu esi paēdis, tāpēc, ka tas ir pamodies vispār. Tāpēc, ka esi pamodies, tu sajūti, tā pirmā laimes skaņa. Pat modinātāji nevajag. Tā varētu būt mana laimes skaņa. Jā, tad mums nedaudz atšķirās. Vīrs, nopietni. Labi, ja tu jutīsies laimīgāk šo visu izstāstot, tad es pieņemu par pieņemšanu. Pieņemam. Esat laimīgi. Esat laimīgi. Bet tā ir.
Nu, galu galā, atkal par to tēmu viņš paturpinot, attiecībās, kamēr nav vēl līdz galam kaut kāda pieņemšana, kā tu vari viens otra priekšā tur, to pirst, jā. Nevari. Un tad, kad attiecības pāriet nākamajā fāzē, tad gan. Tad gan. Un tad jau ir uzticēšanās un pieņemšana. Un pazūt robežas, nav vairs nekāda tur konfliktu vai kādu domstarpību ir. Daram to, ko mums gribas. Jā, labi. Taču tas vairāk arī ir par to, protams, profesionālo, un ne tikai kādam profesionālā laime ir būt par māti, kādam profesionāla laime būt par masieri, kādam par video blogeri nav svarīgi, vai par celtnieku, katram savs, bet viņš vai viņa no rīta mostās ar, tiešām laimi, ar smaidu. Man patīk to darīt, es gribu to darīt. Es gribu, jau ir diena iesākusies. Es jau esmu gatavs kaut ko darīt. Tātad tas ir jau var teikt, ka cilvēks vai ir laimīgs, vai virzās tajā laimes virzienā. Un, ja nav, tad ir jāmeklē. Jāstrādā. Jā. Varbūt laimīgā zeme ir mājas. Jā. Laimīgā zeme ir mājas, un mājas ir tur, kur mēs esam. Jā, nav ko citur meklēt. Un, ja jums ir kādas idejas vai jūsu skatījums to, kas ir laime un kā jūs jūtaties laimīgs, droši rakstiet komentāros, un tas būtu forši saņemt arī no jums atsauksmi. Jā, kad citi arī padalās par to. Esat laimīgi vai neesat? Jā. Varbūt varam uzzināt, cik cilvēki ir laimīgi, cik nav laimīgi. Man tagad interesē, kāda ir jūsu laimes skaņa pēc Armīna. Es domāju, ka daudz cilvēki varētu mūs pārsteigt. Kāda ir jūsu laimes skaņa? Jā. Ko? Formulu esam noskaidrojuši, parunājam, pasmējāmies. Un uz tikšanos. Nākamajās sērijās. Jā. Paldies.